Man nostāja bija, ka mēs sienu uzbūvēt nevaram un ka Kirila vizīte mājā būtu arī iespējama, lai gan pie zināmiem nosacījumiem. Pie nosacījumiem pie tā, ka mēs nevaram ignorēt to, kas ir noticis martā, mēs nevaram ignorēt to, ka ir noticis bezprecedenta gadījums, vienkārši tiek anektēta daļa teritorijas un iekļaut citas teritorijas sastāvā, par to, ka ir principā notikusi agresija. Mēs nevaram, teiksim, arī ignorēt to, ka arī kaut kāda veida ir nākuši izteikumi no arī pareizticīgo baznīcas vadības. Un es domāju, ka iespējams pats Kirillis varētu nākt arī ar uzstādījumiem par krievvalodīgo un krievu valodas aizstāvību. Un beigās šī vizīte varētu pārvērsties diezgan neviegli priekš abām pusēm. Tāpēc varbūt pat, ja šie nosacījumi kļūst apgrūtinoši, tad es pat daļēji saprotu, ka šī vizīte tika atcelta, lai gan kopumā es uzskatu, ka vizīte varēja notikt, ja teiksim, visa forma būtu bijis korekta vienam pret otru, bet man šķiet, ka noturēt šo korektumu un arī pašam prezidentam arī no mūsu puses saglabāt sevi, arī atceroties, ka noteikti māja sākumā notiek Dalai Lamas vizīte un ir pilnīgi skaidrs, ka prezidents ar Dalai Lamu netiksies, tad kāpēc viņš gan tiekās ar Kirillu. Es domāju, ka viss tas būtu izraisījis vēl lielāks jautājums nekā šī Kirilla pat neatbraukšana. Jā, tāpēc šajā situācijā varbūt pat es daļai arī saprotu, ka izvairītos no neērtām situācijām abām pusēm un arī šeit vēl lielāk samaisīt ūdeni arī pašā Latvijā, varbūt, ka tāpat bija mazākais no sliktumiem, mazākais no ļaunumiem tajā konkrētajā situācijā.